Sveiki, skatītāji! Es esmu Edijs Rozentāls. Jūs šodien ir ciemos pie manīm, manā lielajā iestādē. Ēdināšanas uzņēmums Liedeks. Paša uzņēmuma nosaukums ir CIDR. Uzņēmums nodarbojas gan ar ēdināšanas pakalpojumiem, gan pamatā lielākā daļa no manis tieši ir muzikants. Tātad mēs šodien parunāsim par muzikantu lietiņām. Brāļa Rozentāla pastāv 14 gadus. Jā, jo pirmo reizi brālis pievienojās man, kad man palika 30 gadi. Tad mēs sākām kopā kaut ko čibināt. Bet līdz tam jau es pats kā muzikants darbojos jau ilgus gadus. Pirmo balvu nospēlēju 14 gados arī. Tad ir tāda bagātīga pieredze. Ja mēs runājam tieši par jūsu grupu, tad attiecīgi jūs piedāvājat tikai latviešu repertuāru vai arī ir ārzemnieciskas dziesmas? Protams, ka jau, ja nākās spēlēt krogā, tad tā kā ar latviešu dziesmām vien ir pa īsi. Ir gan krieviski, gan angliski, itāliski vai arī čiganiski. Jā, tā kā repertuārs ir gan plašs, spēlējām vairāk vai mazāk visu to, kas ir letiņu ballē vajadzīgs. Ja, pat cik pieredze ir liela, tad arī zinām, kas ir jāgriež. Kā radās doma izveidot tieši šādu grupu? Viss ir baigi vienkārši. Tā, muzikants esmu 3. paudzē. Viss sākās dēļ senčiem. Senči spēlēja balss, mēs maz knopeļā brālā divi vazējās līdzi. Maz pa mazām. Tētim izjuka vienu grupu, un es tur mājās klimperēju, un tētis piedāvāja, vai negrib pamēģināt kopā uzraut kādu balli. Tad, jā, pirmās reizes bija tā, kā kāp uz skatu, kājas trīcēja, tā kā apšlaps, bet, katru reizi vien vairāk un vairāk iepatīkas, tā štelīte aizgāja. Biznesa veiksmes pamatā ir tas, ka ir smags darbs ieguldīts pirms tam. Tas ir mans uzskats, jā, jo nevar būt muzikants, ja tu neko neproti. Tātad tev ir jāiemācās tas viss. Jā, projektos mēs nekādos neesam piedalījušies, viss ar saviem sviedriem ir nopelnīts, viss ir saviem spēkiem iegādāts. Ko jūs novēlētu ventspilniekiem un pilsētas viesiem? Kā? Visi vienkārši. Man ir vecs padomu laika ēdnīca, PSRS tipa ēdnīca. Var vēl arī, tā kā kādreiz bija metāla bļodiņas tāds, kur saldie likās iekšā, arī no tādiem var dabūt saldo. Izbaudīt mūsu skaisto pilsētu katrā ziņā. Mums ir daudz ko redzēt. Protams, nāciet uz mūsu ballēm. Jā, ir kaut kā ķibeli zem ūdeni. Esmu profesionāls ūdenslīdējs. Varu metināt, varu griezt zem ūdeni. Arī apmācīt. Esmu certificēts ūdenslīdēja instruktors. Paldies! Un uz tikšanos kādā ballē vai tepat Liedegā.